šodien par to, ka humānā palīdzība ir ārkārtīgi vajadzīga badu cietošai Krievijai, ja, Maskavai sevišķi, ja, tur vispār vārprāts, kā mēs redzam, ziņu pārraidēs, ja, un tad mēs atraujam kaut ko varbūt no saviem trūkumu cietējiem, ja, un cilvēkiem, kur palikuši bez darba Krievijas krīzes rezultātā, un sūtam to kaut kur uz Urjūpinsku, teiksim, ja. Tā ir tāda smalka vieta, ja, dzirdēju, un visāds cits. Nu, piemēram, pamostos no rīta agri, skatos, Vaņka spēlē kokli, saņēmis tas ziņu labu, it kā Janka sūtot gaļu. Nu, piemēram, vai pārbrīni, nu, ko tad, nu, kas tad ir, nu, kas tad, pamostos, tā, pārbrīnījos gandrīz izmežģīju žokli, pie manas gultas sēž viens krievs un spēlē un koklē kokli. Tas bija labāks, jā. Nu, davai, tā, turpinām. Es arī drīkstēšu kādu nosīt. Nē, viss tev ir izmežģīt žoklis. Nav. Nu? Ēdiet šprotu galiņā, bet, ja mētāt atompumpu, nolieciet maliņā. Tā. Palīdzību sūtām jums ar prieku sagaidīt, lai sāģā var pat saules rietu. Darba spēku nosūtām par brīvu Rubiku un Skrundas oficieris Tīvu. Jā. Tā, Jānis. Sveicam Kurskas veterānu, kurš saņēmis ir banānu. Sūta pensionārs vēl vairāk slims no zālēm, ko atstājis Joahims. Nu, nesanāca labi. Tā. Pāri Urāliem skan raudas žēlas, dikti bēdīgas ir ģēlas. Nav kartofeļs, mjāso rības, šķībi sauks laustās rības. Jāzeps negrib palikt kaunā, tuteni triec kaimiņa aunā. Sūtīs vilnu gaļu kaulus uz attālāku Krievu aulu. Sīpolu, speķi un diņas gaida brāļi no Černobiļas. Ausma, rekosot, mans mīļais draudziņ Koļiņa, tev sūtu kādu oliņu, ko mest pa vēstniecības siediņu un mūsu govi pieniņu, ko palaistīt pa ieliņu. Spēcīgi. Tā. Skābu gurķu pilnu podu nododu uz Novgorodu. Zina arī mūsu Jankas, kādas sajūtas pēc pjankas. jā, Jūris tagad, ko tas sveiks, mūsu lielais brāli, man priekš tevis Latviju māli. Ja putras katlā iejauksi, līdz jaunam gadam iztiksi. Guļ Ilja Muramietis bez spēka, no iedzeršanas zūd, kad jēga, lai Krievu varonim nav grūti, to zīda Latvija ar krūti. Sirdī nepazīdams viltu, sūtu 2 maisus miltu, līdz ar peļu ģimeni un ar savu ģīmetni. Sveiks, ak, vecais korišs Krievs, es nav vienīgs, es nav vainīgs, ka tu tievs saņēma meža kuļa pautus, zace nebūs tautai rautos. Sienāzīti čīgu čāgu, sūti neizdīto brāgu, cālīts čikčirik pizdik, pats jau kļūs par šašlik. Jā. Jeļcini, ja tev maisiņš savs, palīdzēs tev Miki Maus. Maisiņš, kāda starpība. Tā Arnis no laukiem, mīļo ruksīt, pacieties, Maskavā mirst badā Krievs. Mana mīļā vīra māte visiem piepalīdzēt liek. Iebāzojas viņu kravā, lai tam Krievam arī tiek. Mārtiņš, šeit tev Krieviņa mencu gaļu, laid nu saviem priekiem vaļu. Mums nu paliek mencu galvas, aknas astes, dabas balvas. Sūtu draudziņ, es tev tikvu. Negaidi vairs plašu ikrus, kad uz savas pečkas sēd, acīm spīdot tikvu ēd. Esmu Pārdaugavas Emma, man ir ļoti liela ķemme, tajā arī daži gari mati, lai jums prieks, ak, dārgie Piemaskavas rati. Latvieši dzer Moskovskuju stoļīšnoju, tikai jautājums, Kokovo, tālāk rokais vārds, jā. Laidīs viņu pļūtījumu ar atpakaļpakas sūtījumu.
Brauc uz Ļeņinskie gori, pipari un pomidori, un vēl ķēniņš baklažāns, ved tos saimnieks Pušmucāns. Vec tevs ziedos sarkofāgu un vēl būs izgriezto māgu. Pirms kastē guldīts, gars, pabarots būs lāču bars. Vaņa sūtu mazgājamās tapetes, tavai ņurai neredzamās paketes. Abas preces tikai drusku lietotas, bet no tīras sirds ir ziedotas. Jā. Tā, pilns ar baltmaizi un tazām furgoniņš uz tveru nesās. Kāpēc gan uz pašu tveru? Es tā kā palīdzēt vēl ceru. Aizsūcu tev siltu jaku un tai klāt vēl kamieļu paku. Arī sievas nagu laku neuzskati to par kaku. Mazā lopu vagoniņā brauc uz Omsku pastaliņa. Blakus Vamzis kamzolis, svēti sevīši protes paslēpis. Jā. Lašu ikrus ēd ar mēru, nelaizi vairs zābaks mēru. Sūtām 2 maisus kā dzīvus, gondonus un prezervatīvus. Uz to vietu zeļonī mis, kur, kā zināms, visus. Šitā vajag palikt malā. Lai krievi nenosprāgtu badā, tiem pārtiku un drēbes vadā. Gan reņģes, maizi, vecu sieru, vārdu sakot, vēlam mieru. tā Linda. Cienīt kungs un godāta dāma, te jums Latviju sviestiņš rāma. Dārgais draugs, tev sūtu drusku, šņabi kurlantu un zakusku. Zinu, kā tu vodku mīlē, tikai lūdzu nepārspīlē. Kas var gulēt vienos mēslos, kad ir ārā slapšu vērs? Krievu lāčiem ziemas miegā arī pampers noderēs. Kaut šajā it baigajā gadā pats mitinos salā un badā, un vispār ir dziļa šaize. Šeit draugs tev Jelgavas peļu maize. Tas ir labi. Saprastams, es krīzes jēgu sūtu klavieres un ņēgu, lai tā tauta priecājās, kam tie kursi ļodzījās. Kāda smuka jauna panna, tur svaigu gaļu šmorē Anna, pacienās tā sašu pašu, arī ķotušku Natāšu, lai nav jāēd pliku kašu un vēl vārgo mazo mašu. Paosti šo paciņu vai jūti šito smaciņu? Nav jau nekāds dīzelis, bet apakšbiksēs mīzelis. Sviesta ciba 6 kilo smaga, tā tev čukča, tā tev ar salāga. Nu? Aizsūtu tev zirņu zupu līdz ar goves 3. pupu. Ēdīs arī Vladimirs, mauzolejā nesabirs. Tikko drāstu sētas mietus, lietas kokus arī cietus, kad tu kārojies vai kristies, vai kad tu kāzojies vai kristies, šeit tev vaņa ar ko sisties. Nu jā. Nu tā, sūtam 2 maisus kā dzīvus, kandonus un prezervatīvu. Tās varētu būt. Brauc uz Ļeņinskie gori, pipari un pomidori. Un tad mans mīļais draudziņa Koļiņš sūta kādu oli vēsties cieniņu un mūsu govi pieniņu, ko palaistīt pa ieliņu. Varbūt, ka to tad dodam Ausmai, tādu aspolitisko pamfletu. Tad mans mīļais draudziņa Koļiņa tev sūta kādu oliņu, ko mest pa vēstniecības cieniņu un mūsu govi pieniņu, ko palaistīt pa ieliņu. Tā Ausma. Jā, paldies Ausma, 9:56 minūtes.